No, čau. Čau. Čau, Gai. Prieks tev satikt. Čau. Nāc, mums šodien ir filmēšana Furn Baltic. Furniture Baltic ir Baltijas dizaineru veikaliņā, dizaina vietiņā. Šīs dienas viesis ir Gats Romanovskis, Hansab vadītājs jau 5 gadus. Hansab, fantastisks startup uzņēmums, kaut gan jau 30 gadus jau ir eksistē tirgu. Mēs ar Gatu runāsim par ļoti daudz dažādām ar IT un mākslīgā intelekta saistītām biznesa idejām, kuras patiesībā var realizēt jebkurš cilvēks. Podkāsts saucās 1000 biznesa idejas. Tāds ilustratīvs tāls mērķis ir nonākt līdz tām 1000 idejām. Stundas laikā? Protams, ka stundas laikā. Okay. Tas būtu izcili, jā, un palīdzēt Latvijas sabiedrībai, tiem, kuriem nav varbūt tās biznesa idejas, varbūt arī kaut kādu piegādāt. Tāpēc es arī ļoti priecājos, ka tu atnāci. Es uzreiz metīšos iekšā. Ko tu saki par Amazon Go tipu risinājumiem Latvijā, kuri vēl nav? Un kā tas varētu būt? Vai tas vispār ir iespējams? Jā, arī pats Amazon Go pa lielam ir mazliet vairāk kā mārketings. Tas kā tāds PR pasaules īstenībā nestrādā tik labi. Bet nav tā, ka nav. Mums bija, mēs piedalījāmies projektā kopā ar EasyDeli nestēm. Latvijā bija 5 veikali, kas bija pilnīgi pašapkalpošanās. Tur gan tas, ja Amazon Go ir būvēts uz kamerām, uz redzi, tad ir vēl citi risinājumi, kas, teiksim, uz RFID. Ja, un tad tas ir iespējams, tā kā bija reāli strādājuši šie te veikali Latvijā. Jā. Bet tas, ko es par to domāju, es domāju, ka jo tas risinājums, viņš bija ļoti foršs. Viņš tiešām bija krūts, viss bija, bet cilvēki negāja iekšā. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs joprojām esam tajā brīdī, kad kas notiks, ja tur, nezinu, es netikšu ārā, nevarēšu durvis atvērt, vai kaut kas nebūs, kam es uzprasīšu? Durvis var nobloķēties? Tā ideja bija tā, ka tas durvis ir ciet visu laiku, lai viņus varētu atvērt, tev ar karti ir sākumā jānopīkstina, tā kā tukša transakcija. Jā. Tad, jo tas tādā veidā viņš apzīst, teiksim, klientu, viņš zina, kas iet tiešā. Tenī gadījumā tu vari, iet tiešā, paņemt un aiziet projām, tu paliek vismaz kaut kāds info, kurš tas bijis. Jā, un tad tu iekšā salas preces, ko tu gribi, ielēs tādā kastītē. RFID, tas ir ērts risinājums, kā tu vari ar bezruļu sistēmā. Teiksim, Decathlons. Decathlonās iepircies pašapkalpošanās kases, savat visu grozā, viņš redz, cik daudz tas ir. Tur bija tieši tās pats princips. Jā. Tas ir viens no variantiem, bet ir vēl visādi. Ir gudrie plaukti, ir kas redz, ko tu no plauktas paņēmis. Jā. Teiksim, tie paši tur kādi vendingi, jā, kur tu vari autorizējos ar karti, attiesu durtiņas, ņemu ārā preces, un viņš redz, ko es paņemu, un to pieskaita manam rēķinam. Kas, man liekas, ir puķu vendinga mašīnā līdzīgs varētu būt risinājums. Tie, kas Latvijā puķu vendingi, tur mēs esam ar maksājumiem esam viņiem palīdzējuši. Tur tu izvēlies uzreiz konkrētu pušķi, jā, un viņš tev. Jā, tu atverās tikai attiecīgās. Atverās tikai tās durtiņas. Ir tikai pakus kaps, kuram atverās tikai vajadzīgās durtiņas. Ja par to pašu ideju, man liekas, ka mēs neesam vēl gatavi viņai. Kāpēc? Cilvēkiem ir bailes, tas ir ieraduma maiņa. Tas ir tas pats tās par mēs nonāksim. Tur tas nav jautājums vai, bet jautājums kad. Pārdevēja nebūs. Un šobrīd jau pasies, cik ir tās pašas pašapkalpošanās kases. Ja? Ja tagad ir cik jau veiklā jau ir grūti jau tikt pie kasieres un ieskatīties acīs. Un tagad jau nākamais jau mums atkal jau tas pats, ka tu norēķinies ar uzreiz jau ar telefonu. Ja? Tas nākamais mums. Un vai to visu salikt kopā. Ir vēl lieta par to, ka par to pašu, teiksim, datorredzi. Ja šobrīd tas, kas ir ar to, ka attīstas mākslīgais intelekts, ja kādreiz tie bija lieli dārgi risinājumi, kur spēja atpazīt, ja, tad šobrīd tas datorredze tik strauji attīstās, mierīgi jau var redzēt, kas ir tas, ko tu krāmē iekšā. Ja. Tā kā tur gan parādās vēl paralēla problēma ar datu privātumu. Absolūti. Mākslīgā intelekta akts un tas mums ir, es domāju, ka Eiropa mazliet apturēs, bet šobrīd es domāju, ka tas attīstība, kāda tur, teiksim, būs Āzijas valstīs, tas būs. Bet man liekas, ka tiešām tas, ko tu teici par to Decathlonu, arī Eiropā Uniqlo veikalos ir precīzi tā pati sistēma, iemet iekšā kastē, un viņš uzreiz tev visu noskenē, un tu patiesībā tu pat vari nedot to karti, ja tu pirms tam esi noskenējis to karti. Man liekas, tas jau ir jau pavisam tuvu tam Amazon Go principam. Tikai tā psiholoģiskā barjera, kā tu saki,
Es varu baigties gudrīts uz Ņujorkā, redzēju to veikalu, es varu negāju iekšā. Nes, kas tur būs, saprot? Jā, un cilvēkiem ir tas tāds vēl par to, ka es tagad nopīkstināšu savus kartes datus, jā, teiksim, iedošu kaut kur un tagad ņemšu. Viņš varbūt pārstīsies, ka es tur nezinu, esmu paņēmis kaut ko baigi dārgo, ja? Un tas atkal tāds neusticība. Tas bailes. Par tām trakajām biznesa idejām, tad, ja mēs, šobrīd jau viss iet uz to, ka atpazīst ātrāk savu klientu, zini, kas viņam ir vajadzīgs, un viss šobrīd ir stāsts par, vai es tev varu ierekomendēt to, ko tev vajag. Kas ir tas, tur, un nevis tādā līmenī, ka tev parādās reklāma, bet es tev piegādāju preci, no kuras tu var atteikties. Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv, satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Skaties, ja mēs papētītu tavus tur iezinātos ikdienā un tā tālāk, manā telefonā mans Gemini zina visu par mani. Es viņam atļauju, esmu iedevis piekļuvi, viņš zina manu kalendāru, e-pastu, WhatsApp sarakstu visu. Viņš zina, kādi mani plāni. Viņš zina, kad es sestdienas vakarā braukšu uz koncertu. Un tagad man vajag, man mājās nav kuzult mugurā, es atnāku mājās, man jau ir piegādāts mana izmēra uz manu augumu, tam vakaram piemērots uzvalks. Un tu viņu vari ņemt, nevajag, vari atdot atpakaļ. Un tas ir tā ir proaktivitāte. Es dodu no pašam piekrišanu, tad tā ir forša reklāma. Kad man atnāk, ka man nav pašam jādara. 3 cilvēku komanda atnes tev uzvalku vēl, tur vēl kaut kur ātri piemēra, kaut ko nogriež, piegriež. Jā, labi, bet kaut kas tāds jau eksistē kaut kur? Neesmu redzējis. Jā. Nezinu. Bet kas ir tas pussolīts atpakaļ? Varbūt ir kaut kāda tehnoloģija vai jau piemērs, kas jau ir tuvu tam, bet vēl nav precīzs. Jā, kas drusku pārsteidzīja par to, ja mēs par to pašu iepirkumu proaktivitāti, kad šobrīd jau lielveikaliem visiem viņiem ir super daudz datu par to, viņi zina, kurš pērk un tā tālāk. Jā. Bija case statos, kur mēs varam sākt rekomendēt preces. Ja? Teiksim, ja es nezinu, pēc tavas Rimi lojalitātes kartes man ir pilnīgs, es varētu papēt tavu iepirkumu sarakstu, diezgan daudz, ko par tevi varētu uzzināt. Un, ja šo efektīgi izmanto, tad brīdī sāk piedāvāt to, kas tev ir aktuāls. Nezinu, ja tu pērci visu laiku kaķu barību, tad tev nav jāpiedāvā suņu barību, jo zini, ka tev ir kaķis, vai ne? Jā. Tas ir elementāri. Un tad Amerikā bija case, kur viens lielveikals bija detektējis, kad meitene ir stāvoklī, bija sācis jau piedāvāt grūzniecības produktus ātrāk nekā viņas tēvs. Un tevs ar sākumā tur vērsās, viņas tur tiesā iesūdzēja, ko jūs man nepilngadīgai meitē tur piedāvājat, tā un tā. Pēc man izrādījās, ka viņš tiešām viņi ir stāvoklī. Viņi tur bija sākusi izvēlēties, pēc šo preču grozu. Tas ir mazajākais pussolīts atpakaļ, kas šobrīd, tas būs tūlīt. Labi, bet, ja, piemēram, tev gadu būtu tagad, hipotētiski tāda iespēja un resursi, un ir Latvijas tirgus, un varbūt arī Eiropas tirgus nav varbūt tik svarīgi, kas būtu tie tavi soļi, lai varbūt virzītu šajā virzienā? Un vai vispār tu apsvērtu ideju iet tajā virzienā, vai tu jūti tur perspektīvu? Jā, es domāju, ka noteikti. Jo, tad tie soļi, viens ir pirmkārt, es apkopotu datus no, redzi, Rimi ar Maksimu diezgan veikli kādreiz ar datiem apmainīsies. Diez vai. Bet, ja, teiksim, ir platforma, kura, mēs par tiem datiem, mēs nopirksim tavus datus un varēsim ar viņus apstrādāt un veidot kampaņas un tā tālāk, tā ir ļoti vērtīga informācija. Tā kā apkopot datus, spēt viņus izanalizēt, un tālāk jau no tā var veidot produktus. Labi, un kā cits jūtos tālāk, kā noteikti rekomendēšana, telefonā, notifikācija? Tas pat varētu būt jau pat automātisks gross. Uzreiz. Man ir ideja par iet uz Maksimu, un man uzreiz jau atnāk telefonā, rekur, tu varbūt tev vajag šo visu. Jā.
Un es drīzāk nevis kaut ko lieku grozā, bet ņem ārā. Vispār tas iepirkuma grozs varētu būt tāds, ka man ir tādas, teiksim, daily lietas. Es gribu, lai mājās, nezinu, tur, svaiga maize, piens, tur, kaut kādas primārās lietas, kuras man iet ar kaut kādu subscriptionu piegādi. Viss pārējais, nezinu, tur, kas ir ar ilgāku derīgumu termiņu, tas aizbrauc uz kaut kādu tur cash and carry, tur iepērkos vairumā, tur saldēts free kartupeļus. Tā kā vispār man... Un kāpēc, lai neintegrētu kaut kādu kaloriju uzskaitas aplikāciju, kura uzreiz tev var klausies šitas, te varbūt bišķiņ būs pār tam kaloriju limitam, ko mēs esam vienojušies, tāpēc, ka tev piedāvāju tu Rimī vai Maksimā, kur mums ir kaut kādi jauni, svaigie, zemes kalorijas, bet enerģijas bagātie produkti, kas uzreiz kaut kāda akali integrācijas iespēja. Un tad akali tur, nākamais par to pašu, ja tev ir savs mākslīgi intelekta aģents, kurš nezinu tur, vai treneris, vai tur fitness treneris, vai vienkārši, kurš tev skatās līdz tam, cik tu veselīgi dzīvo, ja? Un tad sajūs viņu ar to kopā, tad viņš tev jau uzreiz jau var pateikt, klausies viesturmoši tev vairāk. Tev tagad vajag viņš detoksu, zin, kā tur moška paēt šito. Klausies, kā tā sajūgšana notiek? Tas ir API protokols vai kā notiek tā divu pasauļu sajūgšana kopā? Drīzāk, ka tā, ka vienkārši to ir konkrēta vieta, kur mēs savācam datus, kur ir datu glabātuve, un pēc tam tu vari viņu tur apstrādāt. Un tālāk jau, uz ko tu viņu padod ārā, ir uz jebkuru platformu. Kāpēc, lai Rimī, piemēram, ņemtu to tavējo biznesa ideju, nevis pašu to taisītu? Tāpēc, ka tu vari, es domāju, ka tas viena puse par to, ka tu vari dabūt plašākus datus, un viņiem ir tikai shopping lists. Tā kā tu vari pavilkt viņu plašāku. Bet, protams, ka viņi paši arī to var darīt, bet es neesmu redzējis, ka viņi to baigi efektīvi izmanto. Varbūt vienkārši viņiem tas ir kaut kur sarakstiņā, bet čakari procents ir pietiekami augsts, lai to nedarītu. Es domāju, ka tam apakšā visam biznesa case ir, kurā brīdī tev ir jēga viņu sākt personalizēt. To. Bet forši, man patīk šī ideja. Viņa kaut kas tur ļoti forši, un tur vēl dažādas integrācijas, tā kā es teicu, to kaloriju apu, vai arī, ja tev ir bērniņš piedzimis, tad ir uzreiz mums ir kaut kāds klausies maksimāli lētāk, šitas pats ir, es nezinu, kaut kas tāds. Tas ir drusku līdzīgi ar kukiem, kurus ielasa internetu pārlūk, un tev arī, es kaut ko tur pirku meklējumu acīm ķiveri, es zināju, ko man izlasīja visus reviews, kurus es tur gribēju, ko un kā. Un, protams, ka man uzreiz tur, visi tur sāk piedāvāt ķiveres. Ja? Un tagad, pēc, ka es izdarīju savu pirkumu, es nopirku ķiveri. Ja? Un man vēl nākamās 3 nedēļas man vēl piedāvāt ķiveri. Es nepirku otru ķiveri. Yeah. Un tanī brīdī tas, kur tā jēga, kāpēc tu ir apvienot kopā, tad es nododu šo informāciju no pārdevēja, ka viņš jau izdarīja pirkumu, visu ķiveres nopirku, bet skaidrs, ka tad man ir mocis. Tad vai zābaki, bikses un vispārējais, lietas, kuras vēl nenopirku. Un tas ir tas, ko pārējie nezinu, ar ko var apmainīties. Un komūna uzreiz mežu vilku vai kaut kādi tie Elas eņģeļi vai kā tur tie mošiem tās komūnas visādas. Jā, ritīgi forši. Tas, man liekas, ir pareizi, gudri un loģiski un arī vērtīgi arī tieši tā klienta. Klau, es zinu, ka tu arī, savā ziņā arī mentorē arī cilvēkus uz kaut kādiem biznesiem. Un iedomājies tagad, es esmu režisors pēc profesijas no tehnoloģijām, es zinu tik daudz, cik es ikdienā strādāju ar datoru, es zinu, kas ir AI, es izmantoju to ikdienā, bet kā tu mani ātri nomentorētu, lai es realizētu šādu te biznesa ideju? Vai tur kas man jāņem darbā, kas man būtu tie pirmie 3 soļi? Ja mēs vispār runājam par veidu, kā taisīt biznesu, ar visām tehnoloģijām, šobrīd mēs ejam tajā, ka miljonu biznesu var vadīt viens cilvēks. Tas ir tiešām tas ir iespējams. Ja kādreiz tev vajadzēja tiešām tur armiju, tad tas ir iespējams. Un tad līdz ar to, tas, kas tu teiktu pirmo, ko tev ir jāņem darbā, tev ir jāņem armija ar mākslīgā intelekta aģentiem. Aģentis nav cilvēks, tad tie ir aģenti, tas ir programmas. Jā, tie nav, tas ir, katram savam, mākslīgais intelekts ļoti, ļoti plaša tēma, ja mēs runājam par tiem, kas mums ir, nezinu, asistenti, aģenti, kā mēs viņus tur, uz katru lietu viņus vajag personalizēt, vajag sakārtot, lai, tas, kas ir, nezinu, tur mārketingam vai grāmatvedībai, tur, viņi pilnīgi atšķirsies, ja mārketingā, kreativitāte ir ļoti vajadzīga, tad grāmatvedībā, kreativitāte galīgi nepalīdz. Ja? Tur brīdī, zini, ar mākslīgu intelektu tikai ar labu pārdevēju. Brīdī, ka viņš vairāk nezina, ja viņam uzdod kādu jautājumu, ko viņš nezina, ko viņš sāk darīt.
Sāk izdomāt, ne, kaut ko. Mākslīgs intelekts dara tāpatās, viņš arī negrib teikt, ka es nezinu. Tad, teiksim, tā brīdī mēs runājam par grāmatības jautājumiem, mēs sakam, tā kreativitāte 0, nogriežam nost. Ja nezini, saki, ka nezini, viss kārtībā, meklēsim kopā risinājumu. Ja. Tas ir noteikti no tādiem pirmajiem, es to darītu, uztaisīt saturu. Labi, es pat nezinu, kur aģentus meklēt. Tad vajag varbūt, kad cilvēku, kurš to var darīt. Es teiktu, ja mēs par šo ideju, par šim big data, teiksim, apstrādi, tad biznesa analītiķis. Cilvēks, kurš māk strādāt ar datiem. Ja, tad, viņus, jo viens ir datus savākt. Datu savākšanai tu pats arī labs pārdevējs, tu varēsi aiziet tur izdīlot ar piegādātājiem, dabūt datus, bet tālāk tos datus vajag apstāt, vajag viņus spēt salikt vizuāli baudāmā formātā un spēt ieraudzīt, teiksim, korelācijas starp to darbu biznesa analītiķis. Jā. Bet potenciāli aģenti varētu spēt izanalizēt šos te datus un piedāvāt. Es pat teiktu, kā teiksim, tur biznesa analītiķim būtu viņš kopā ar mākslīgo intelektu, viņš kļūtu par super biznesa analītiķu, viņš varētu visu veikt daudz ātrāk. Jā. Tas bija viens. Tad noteikti, ka tajā brīdī, kad tev ir tas sagums, tad gan jau, ka vajadzēs kādu IT projektu vadītāju vai pat īstenībā šobrīd pat vairs nevajag baigi izstrādātājs arī pašu frontendu, backendu, tur tūļiem var izstrādāt jau arī ar mākslīgu intelektu ļoti labā līmenī, tāda MVP mierīgi var pats uztaisīt mājās. Jā. Tas būtu nākamais, tad būtu, teiksim, tehniskais stāvs. Un trešā lieta notiek, ka tas ir pēc tam ir supports, tev ir jāspēt šo produktu supportēt, tur arī būs vajadzīgs cilvēks. Tur jau, supportā jau tiešām tur var taisīt AI supports, kaut kādu Ingrīda, tur mākslīgā atbildēs visiem jautājumiem. Jā, es domāju, tādā supportā, kas būs, ja tu gala produktu pārdosi, tas būs vairāk B2B bizness. Tā būs ar partneriem, kas strādā. Tas ir partners, ko tur gan nevajadzēs. Tur viņi novērtēs, labdien, kā jums iet. Jā. Ok, labi. Vienam sakot, izklausās diezgan tehniska lieta. Es no tehnoloģijas, es tā kā diezgan, neesmu tāds super adepts tajā tēmā, bet tas nozīmē, ka man būtu jāpaņem darbā vismaz 2-3 tehniski cilvēki. Viens no viņiem sauksim viņu par teiksim, vice president AI jautājumos, tāds rītīgs spečuks, kas, manuprāt, vispār tagad ir neatņemama sastāvdaļa. Man liekas, ka es drīz arī ņemšu runas skolai VP AI. Un tad ir izklausās kaut kā programmēšanas tēma un supports. Jā, un tā programmēšana arī šobrīd melnos koda rakstītājs vairs nevajag. Viņš viss tur šobrīd ir tik super noautomatizēts, tu vari programmēt bez beigiem tur skilliem ar. Es pats biju apņēmies pagājušā gadā iziet, iemācīties programmēšanu. Man nav tādas izglītības, es domāju, ka man vajag. Un es cēlos no rītiem, gāju pusgadu garumā, mācījos Pythonu, beidzu, dabūju diplomu. Apsveic. Uzprogrammēju kalkulātoru. Bet ir jau gatavs, var paņemt no. Bet es zinu, ka es nekad neprogrammēšu. Tas ir, Man liekas, arī es dzirdu, kad iet uz leju tā vajadzība, ne? Es esmu pārāk, man tas ir pārāk garlīcīgs darbs priekš manis. Bet vismaz es saprotu, kā tas, es šuju drēbi tajā, es neesmu pro, pat tālu neesmu, bet man ir skaidrs, kā tas notiek, un man baigi nevar makronu sakarināt. Labi, Klaugāt, šitā bija super ideja. Man baigi patīk, kā mēs izgājām tagad tam cauri. Hansab, jums ir bankomāti, jūs apkalpojat, jūs visas tās schēmas, iekšējās elektronikas apkopjat vai ne, un arī piegādājat. Jums vēl ir pakomāti ar visu smadzenēm. Pakomātu smadzenes ir jūsu tēma. Smadzenes arī dzelži. Jā, viss, kas saistīts ar dzelži. Viss, kas saistīts ar pakomātiem, sākot no notīrīt, lai viņš ir tīrs, bet to viņš elektroniski strādā. Bet principā tev ir piekļuve diezgan vērtīgai informācijai, jeb datiem. Mēs tikko runājam par lieliem datiem. Vai ir kaut kas, ko tu vari dalīties par tendencēm, kas notiek? Pakomāti mirst nost, vai pakomāti tiešām ceļās augšā, vai bankomāti mirst? Kas notiek? Jā, tas nav nekāds noslēmums. Tas ir tie ir atvērti dati, ja tajā jomā tur paraucies, pameklēt, tas viss ir pieejams. Jā, pakomāti šobrīd dzimst tā kā sēnes pēc lietas. Mums jau ir vairāk kā 3000 pakomātu. Latvijā? Baltijā. Un tas žurku skrējiens vēl nebeidzās. Vēl aug, jā? Vēl, mēs jau redzam pipelinā, kad būs vēl tiek likt, jā. Lai gan tajā pat laikā pirmie jau sāk mainīties, jā, jo mēs skatāmies, tad tagad neļaujies man samalot, manuprāt, tas bija 2011. gads, kad
Omni uzlika pirmo oranžo skapi. Un starp citu, vai atceries, kas bija tajā brīdī? Viņš teica, kas tās sūdi tur ir? Man nevajag tādu, kur ir nāk par manām steikšanu durvīm, vai ne? Kurš viņus izmantos? Šobrīd ir Ziemassvētkos nav vietas, viss pilns. Daudz no šiem te busiem paciņas. Tā kā, un te ir vairāk saistīts tieši ar šo e-komerciju. Nu, pasies, tagad Amazonā nopērts grāmatu, viņi nākamajā dienā ir pie tevis. Jā. Ne? Viss ir tik ļoti aizsniedzams, ka tev zūd šī konkurence, bet kam tu iet uz veikalu? Nu, es nezinu, tur par kaut kādām lietām. Un tas viss tiek piegādāts ar sūtījumu paciņām, un tā tālāk, tā kā tu paciņu skaits, ir milzīgs. Nu, tas otrs, kas ir šī invāzija no Ķīnas ar aļiku temu un tā tālāk, tas ir arī tur nenormāli apjomi, ja? Un kā viņi var, un tur atkal, tas atkal tās baigais volume biznes, jo, padomāju, tur tas viss, tur strumtiņu nopērku kaut kā, tur pa 5 eiro, man viņi maksas piegādā uz mājām, bet tam kaut kur taču tur jānopelna, vai ne, tajā visām, tad uz tām paciņām. Tā kā, jā, tas paciņu biznes, manuprāt, viņš vēl nav sasniedzis savu maksimālo potenciālu, viņš turpina augt, ja? Bet tas, ka vairāk šobrīd tiešām nāk tādi starptautiskie sūtījumi, tā varētu parādīties. Bet tas saistīt, man liekas, ar e-komercijas attīstību ļoti strauji, jo tas viss tikai viens otru baro. Viennozīmīgi. Tik cik ilgi e-komercija attīstīsies, tur arī tie pakomāti attīstīsies, vai tur redzi kaut kādu vēl nišu, kas tagad dzimst, kā tu teici, 2011. gads Omnivs, pirmais oranžais brīnums? Jā, es domāju, ka tas, kas, manuprāt, vēl neizmantos potenciāls par tādām, kaut kādi mēģinājumi ir bijuši, bet ne pārāk sekmīgi, kas ir peer-to-peer, kā tas ir latviski. Respektīvi, šobrīd loģistikas centrs, ja es sūtu paciņu no Purciem uz Pļauniekiem, no viena Omnivas skapja uz otru, tad viņi aizceļo uz loģistikas centru, un pēc tam viņi brauc nākamajā dienā uz Pļauniekiem. Tad tehniski šos sūtījumus ir savienot pa tiešo. Ja? Un tas ir biznesa izdarāms tajā brīdī, kad un tur tikpat labi, kāpēc džeki, kuri braukā ar Bolt un Volt somām riņķī, kāpēc viņi nevarētu piebraukt pakomātā, paņemt paciņu aizies uz nākamo pakomātu. Jā, tieši tā. Pāris stundu laikā. Absolūti. Te būtu piegāda. Un tas ir atkal brīva niša kādam operatoram pa vidu, jo gan jau, ka tur oranži ar palākajiem un ar zilajiem tur savā starpā nedarbosies. Jā, tur būs. Varbūt viņi varēs atrast to. Bet te atkal, kad, es nopērku, ja tev ir pakuskapi, es nopērku no tevis lokerīti, iedomāju lokerīti uz 3 stundām. Jā. Viņi atvērt, jā, un to var salikt un pēc tam atstāju, kur ir naudiņu par piegādi. Dan deal. Kaut kas tur neiet arī tādā virzienā par mantu uzglabāšanu, jo ļoti daudz arī tās uzglabāšanas skapji, kas man vizuāli atgādina kaut kādu līdzīgu paveidu tām pakomātēm. Tur ir par ilgtermiņu un īstermiņu. Ja? Tas mantu glabātos, kas, teiksim, ilgtermiņu. Tas tāds vairāk no Amerikas tur nāk iekšā tur tie. Bet tas arī strādā. Tas ir diezgan labs biznes. Daudziem es zinu, ir šāda biznesa. Kristaps Laipnieks arī bija mums podkāsts ar viņam arī ir šāds uzņēmums. Tur kaut kas tur ir tajā visā tēmā. Bet tev vairāk ir handsaps, vairāk ir elektronika, ja? Jūs varat specializēties. Tehnoloģijas. Jā. Par to pašu, par tām tendencēm tu prasīt, tad skaidra nauda. Handsaps joprojām ir ar lielāko tirgus daļu, teiksim, bankomātu biznesā, un tad mēs arī redzam, kas šajā tur dzīvē notiek. Šī biznesa sadaļa mums sarūk, bet viņi sarūk 2 iemeslu dēļ. Viens ir tehnoloģijas attīstās, bankomāti kļūst gudrāki, tā es teikšu. Jo kādreiz atceries kādreiz vispār varēja tikai izņemt naudu. Tāpēc tam parādījās aprāti, kur tikko varēja iemaksāt naudu. Tāpēc tam viņi salika kopā, un tad bija, fiziski tas bija viena aprātā, kad tu pa vienu caurumu ņem ārā potlietas iekšā, un viņas glabājas atsevišķās pusēs. Tagad mūsu, bankomāti ir tie, ka tos 20 eiro, kurus es depozitēju, tu vari izņemt atkal ārā. Un tad tu nezinu, iemaksāji 500, tad viņš tur aiziet. Glabāties, jo 500 neizdod. Un tas līdz ar to tos bankomātus padara salīdzinoši autonomus. Un otrs pats par sevi tas cash gadu no gada viņš samazinās. Ar vienu izņēmumu 22. gada, februāris, ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, tad tas bija vienīgais brīdis, kad tiešām, kad mēs redzējām, kad strauji izauga keša apriti tirgu. Un vēl bija Covid. Tad arī keši palika vairāk. Tad aizvērās skaistumkopšanas, visi saloni,
Viņi tā jau tu darīja pa pusē, tur pa pelēkā, tad visur. Man baigi pateikt, tas tavs skatiens ir tāds, man liekas, kur ir kaut kādi jaunās teritorijas, kur mainās ieradumi. Mēs izmainījām ieradumus ar pastu, mēs izmainām ieradumus ar bankomātiem, tas jau bija bišķiņ ātrāk vēl pirms pasta. Cash samazinās, cik es saprotu. Kur tu vēl redzi kaut kādas problēmas, kas vēl nav atrisinātas? Šodien jau mazliet jau nodrēsta tēma. Dronu piegādes. Es nerunāju, ja mēs runājam par droniem, es nerunāju tikai par lidojošiem droniem. Drons ir tas, kurš protams pa zemi, viņš arī varbūt notiek. Autonomi piegādes risinājumi pa gaisu, pa ūdeni, pa zemi. Jā, tā kā. Šeit mums atkal ir vairāk tādi, tiksim, juridiski ierobežojumi, jā, jo tehniski šobrīd vispār nav nekāda problēma to izdarīt. Tikai tev atkal veidojas par to, ka, kas notiks, ja tas drons kaut kur kritīs, vai kurš uzņemās atbildību un tā tālāk. Tā kā tur nav tā juridiskā puse sakārtota. Bet tas viss iet uz to. Tā kā tas arī, un tas pavērs mums daudz jaunas iespējas. Un tur arī tur jāsāk ar tādām svarīgākām, nezinu, piegādāt, vajadzētu pirmos piegādāt, nezinu, tur zāles pieņemsim, vai tur, nezinu, kaut kādas tur analīzes vai vēl kaut ko tur nevajadzētu sākt pirmos mēģināt. Uzreiz burgerus vēst, jā. Tad arī sabiedrība, tu man varētu uztvers vieglāk, labāk, šeit ir, nezinu, tur, vai kritiskā brīdī tur vajag kādam kaut kur, tad tas tev, tas var glābt dzīvības, jā, tā kā augstāk pievienotā vērtība. Loģistika, piegādes, tas nozīmē, tie ir uzņēmumi vai no ar zināšanām robotizēšanas jautājumos, robotos, vai arī vienkārši zināšanām, kur var nopirkt robotus. Un palaist, un apkopit viņus tā. Jā, gan jau, ka drīzāk tas otrais. Jā. Šobrīd sākt taisīt robotu biznesu diezgan, Jā. Zini, kā tas ir tā parās, kā, ja kāds teiks, mēs varam uztaisīt fūri. Pa lielam, ja vajag, Latvijā gudri cilvēki, toči nevaram. Bet vai viņi būs labāk un lētāk, kā, nezinu, paņems reiz tur skāniju gatavu, jā? Nezinu, vai. Jo man šī tēma vajag pavēr arī apziņas lauku, jo bija tāds dramatisks gadījums, kad Latvijas kabeļus sagrieza Baltijas jūrā. Pēc tam es paklausījos kaut kādus ārzemju podkāstus, viņi tieši pieminēja Baltijas jūru kā vienu no tādiem asākiem epicentriem pasaulē tieši šajā jautājumā, un tas veids, kā iegādāties kabeļu griezējus, vienkārši Ķīnā, gan arī kā Alibabā vai gan arī kā Temu, kur pārdod šos kabeļu griezējus. Jebkurš viņus var nopirkt. Un tas nozīmē, ka, labi, ja mēs neejam varbūt tādā kriminogēnā tēmā, bet daudz vairāk kā sabiedrībā mēs varam palīdzēt kaut ko, tad šādus robotus 100 punktu var iegādāties kaut kur. Vienkārši ejot uz laikam uz izstādi kādu. Jā, tas jau viss jau. Un te ir atkal man jāsaka par to, ka Eiropas Savienība nāk ar savām tur prasībām un tur ar saviem ierobežojumiem. Un jā, no tās tehnoloģijas attīstības, protams, ka tas ir tā kā biznesā, tev visu laiku tev ir kaut kāds, tev ir drošība, jā, tev ir kaut kāda attīstība, tev ir risks, un tas tādam, teiksim, balansēja tādā pusē. Ja tu uzsīsi uzņēmumu, kurš būs super drošs, viņš nespēs darboties, viņš neko darīt nevarēs. Ne? Tev visu laiku tur, tam riskam ir jābūt, ja? Un tad, kurā brīdī mēs tur aizējam kaut kādā, tik līdz nav ierobežojumi, tad atkal tur sākas tāds Wild West. Un šobrīd, ja mēs runājam par mākslinieku intelektu, šobrīd tur ir Wild West. Tas ir tiešām tur, regulējumi principā nav, un tagad lēnām, kamēr stāsies spēkā kaut kādas lietas, mēs tur varam ģenerēt visu, ko. Jā, labi, klāp. Pat par mākslīgo intelektu. Tu esi Latvijas mākslīgo intelektu padomē, cik es saprotu. Jā. Kas jūs tur esat vēl? Kas ir tavi draugi tur? Visi mēs esam draugi. Jā, tur... Respektīvi, tas viss sākās ar to, kad mēs tur vairāki entuziasti par mākslīgo intelektu staigājam riņķī būrāmies, kad, viss ir, viss noteikumi, bet kad tāds, teiksim, tādā lielākā, tad vajag atnākt vienreiz un saņemties, salikties visiem kopā, un tad mēs sanācām, domāju, ka, jo visiem bija tā ideja, ko gribēja tur paralēli kāds, ko darīja, mēs kaut kā mums forši sanāca, ka mēs sagājām visi kopā un taisam, nodarbījām asociāciju, un šobrīd strādājam pie tautzēm biedru skaitu, un tā doma ir vienkārši apvienot kopīgo komunu, kur teiksim par to pašu, kā saki, tu neesi tehnoloģisks cilvēks, bet tu gribētu zināt, kā tos mākslīgais intelekts var palīdzēt.
tas kļūst par biedru, ja, tev būs reiz, teiksim, ko dara citi, ja, tur ir kādas apmācības par to, ko ar to var izdarīt, kā var izdarīt. Tas pats, teiksim, kaut kādas Eiropas finansējumus vēl, kur, teiksim, ja tu gribi kaut kādus projektus taisīt, teiksim, pa Eiropas līdzekļiem, lai pašam jāiet cauri visai birokratie, teiksim, šī gadījumā Mila ir mākslīga intelekta Latvijas asociācija, Mila tu var izmantot kā skaists vārds, vai ne? Mila. Vajadzēja vēl D atrast kaut kur, lai būtu Milda. Labs, jā. Un tad tur tu vari uzreiz to dabūt kā tādu foršu platformu. Kā es var izstāties? Mila.lv Un viss? Kļūt par biedru. Un viss? Tik vienkārši? Jā. Un tad jūs vienreiz mēnesī sanākat vai kaut kāds noteikti? Jā, šobrīd laikam ir apmēram reizi kvartāls klātienes tikšanās, jā, bet viens ir to, ka tu esi tajā burbulī, tad mēs tur šobrīd WhatsAppā pa grupām dzīvojam un tā tālāk, un, teiksim, ir kaut kā, tur ir ļoti bieži prāts, kur informācija par to, kur kādam, nezinu, kāds, tu vari arī, ja tev interesē kāds mākslīgi intelekta risinājums, ja tu vari droši uzrunāt Milu, teikt, hei, kur man ir šāda vajadzība, var kāds realizēt, jā, tad noteikti to iedot biedriem, vai ne, varbūt kāds ar ko tur strādāt, tā kā. Forši. Nē, man 100 punkti, man ir runas skolā, ir vajadzība, es gribu uztaisīt beidzot treneri, kas tev ir kā mākslīgais intelekts, kas nav vienkārši tekstuāls, bet viņš tev verbāli ir atbild, kā pareizāk pārliecināt. Tev ir divas iespējas. Vienu tu vari kādam pasūtīt, lai tev uztaisi. Otru tu vari iemācīties, kā to izdarīt. Un tas nav sarežģīti. Es tev noteikti iesaku. Tu man iesaki pašam apgūt? Jā. Čak ir procents nav baigi augstais? Tāpēc, ka tu iemācījies programmēt arī pats, tikko Python. Nē, tas nav par to. Tas ir, zin kā, un mākslīgi ar to mākslīgu intelektu ir, ka cilvēki, es nezinu to, ko es nezinu. Jā. Es nevaru paprasīt to, ko es nezinu. Es nezinu, ko paprasīt, jā. Un te ir tas veids, ka tu, šitā arī to varēja izdarīt, jā. Skaties, par biznesa idejām, jā. Jā, super. Es šobrīd, ko es daru? Es atnāku mājās, man ir 40 minūtes laika, es attaisu leduskapi, uztaisu bildi, ko es varu pagatavot 20 minūtēs no tā, ko tu redzi. Jā, hops rekomendē. Un tas ir rekords, tas ir tikpat, tagad leduskapis taisīja kamerānēšanu, tas tikpat labi ir vienkārši plugins, kur tu, nezinu, ieliec kameru, kur monitorē saturu tavā leduskapī. Un visu laiku tev receptīts tikai sūta. Jā. Klausies, tev šodien saldēs sanāk. Šodien saldēs, jā. Plus, hei, ja tev būtu vēl šis, tev sanāk to jau tas. Un tā kā, un tad uzreiz, un tu var atkal integrēt ar to pirmo ideju par tiem datiem. Jā, starp citu. Un tad mēs izvēramies no Rīmī, un mēs nonākam pie leduskapi ražotājiem. Ne? Vai paši uztēlējam kaut kādas kameras? Man liekas, ka tur sanāk leduskapi ražotājiem būs kaut leduskapi ar kamerām iebūvētām iekšā. Jā. Bet nevajag to visu lietu sarežģīt. Šobrīd tehnoloģiski pieliec vienkārši tur smuki pieliekam un kameriņu klāt. Viss. Zecīt. Forši. Man liekas, ļoti labi ideja. Man liekas, recepšu un kulinārijas tēma ir super ejoša tēma. Tā ir lieta, ko pagarām mākslīgais intelekts neaizstās. Pankūks un mākslīgais intelekts nevarēs uzcelt. Līdz pirmiem robotiem, kas parādīsies, tie Teslas roboti. Labi, tas ir cita tēma, tur vēl iebrauksim. Bet, Klau, tev ir arī pašam savs projekts attīstības stadijā par mākslīgo intelektu. Var nedaudz padalīties? Vairāk mēs visu kaut ko daram šajā jomā. Tās idejas, kurā pusē. Tas ir tā, ja mēs kopā par projektiem, man tur daudz projektu, kuros es tur piedalos. Tas stāsts laikam ir par, jo tas tirgus tik strauji mainās, ka tu nesaproti tas, kas ir bijis kaut kāda tehnoloģija šobrīd, pie kā tu ilgi strādājas, tas ir hei, tas hops pēkšņi pieejams, jo rītā pavēlti ir un tavs bizness ir beidzies. Jā. Un tad mana tā pieeja ir nevis cītīgi fokusēties uz vienu lietu un darīt tikai to, bet mēģināt būt daudzās lietās iekšā un tad ir jānopērk vairākas loterijas biļetes, lai tiktu pie pilnās. Testēšana. Mums vajag arī tukšās izpirkt, lai mēs varētu tikt pie pilnās. Tā kā līdz ar to tur ir vairākas lietas. Tu gribi padalīties ar kādu? Mums top šobrīd iepirkumu sistēma, atsevišķa platforma, kas monitorē. Tāpēc vienkārši, lai mēs atvieglotu savu ikdienu, mēs dienā sales komanda iziet cauri, mēneša griezumā, mēs 100 iepirkumus noteikti izvērtējam. Vai piedalīties, nepiedalīties tur. Latvijā? Latvijā, jā. Un mums tās tēmas tur plašas un tā. Un ko mēs šobrīd atlasām pēc nosaukuma, jā. Bet tad, kad katru iepirkumu tev ir vajag dabūt nolikumu izlasīt, saprast, kas arī jāspēj.
saprast, vai tev ir kvalifikācijas kriteriji, tad mēs teiksim, ka tu kopēju platformu, kur automātiski, piemēram, man interesē tur par šādu tēmu, tu saliku, kāda ir mani keyword, par ko es strādāju, ielieku, nezinu, aprakstu par to, ko mums uzņēmums nodarbojas, kāda ir pieredze, kāda ir speciālisti, nezinu, tur apgrozījumi, ko jau iepirkumos prasa. Un katru reizi sistēma automātiski iziet cauri, izlas visus nolikumus, ieratu, rekur priekš tevis ir derīgs iepirkums, rekur šādas ir prasības, šo piegādes termiņš, norēķinu kārtība, vajadzīgā kvalifikācija, un jau gatavu, un tu vari tikai pieņemt lēmumu, vai tu piedalies, nepiedalies, ja? Un tas varētu būt pirmajā solī. Tas vien noteikti atvieglo to izpētes darbu, kas tev vajadzīgs šī priekšspēte. Un pēc tam jau nākotnē, tas būtu pirmais solis, pēc tam otrajā, ka tad jau tu caur palīdzēt sagatavot dokumentāciju pirms iesniegšanas. Ja? Kad tu iesniedz atkal, zini, kā iepirkumos, ir tik bieži, ka tu esi visus izdarījis darbu un beigās tur, nezinu, punkts vai komats ne tur vai pietrūka pielikumu un tev izmet ārā no iepirkuma par to, ka iesniedz atbilstošu dokumentāciju. Ja, teiksim, tas pats mākslīgais intelekts kopā ar automatizācijas rīkiem pārbauda, vai tava sagatavotā dokumentācija ir atbilstoša nolikumam, atbilstoša prasībām. Tas ir, teiksim, puse. Nu, un pēc tam monitorēt, kas notiek pārējais ar tiem uzvarētājiem, ar vēsturiskiem datiem. Tas viss šobrīd ir atvērts pieejams, tā kā tāds ir mums jau. Jūs izmantojat to? Iekšēnē mēs jau izmantojam, jā, bet nu vēl uz ārpusi, vēl mēs viņu nepārdodam, vēl viņš ir teoretizēts lieta, ka, manuprāt, nedrīkst palaist produktu tirgū, kurš ir tas nevisai. Ja tev ļoti svarīgi pirmais iespējas. Ja tu aizies uz randiņu un pirmais iespējas ir nepārāk, tad diezmai tu otrais mēģināsi. Jā. Ne? Tas tiešām varēs, ka tas bija īstenībā viena no mūsu kļūdām Hansabā, ko tikko kā parādījās tur AI risinājumi. Nu, pirmie tie paši OpenAI risinājumi bija diezgan tupi. Daudz kļūdījās, nesmuku valodu un tā tālāk, un tur, viņš pasaka vienu, pēc tam pasaka, tu toči tā domā? Nē, es pārdomāju. Nu, tāds. Un tā, ka mēs iedevām, teiksim, tajā brīdī to vēl neforšo, teiksim, negatīvo produktu iedevām jau darbiniekiem, hei, kur ņemam un mēģinam, viņi pamēģināja, atbildi man nepatīk, un otrais dabūt ļoti grūti. Tā tas ir tās no tādiem, ja kaut ko teisi vajag surprīztestēt, vai arī iedur, es saku, es tev iedošu viestur testēt produktu, bet tu esi beta testētājs, tu testē produktu, kurš nav pabeigts. Ja? Un tad, labi, tad vēl viena modifikācija var būt ir kaut kādas arī valsts sistēmas, kurās ir atļaujas izsniegšanas dati. Teiksim, būvniecības atļaujas, vis kaut kādi ierobežojumi. Tā arī patiesībā ir diezgan forši svarīga informācija. Ja tā ir būvniecības sistēma, tad viņi varētu ar kaut kādā veidā skreipot šo te informāciju un datus un tad piegādāt vai pārdot attiecīgi kaut kādas tas pats. Klientiem vai apselā kaut kādus pakalpojumus. Un tur vēl no tās pusiņā, ka tur tik līdz kāds izņem, teiksim, būvotļauju, tu jau vari tur, nezinu, sākt seilot jau cementu. Apmēram, jā. Teiksim, pēc tā, kad saprotu, kas tur tiks būvēts, atkal tā informācija, kas, teiksim, viņi proaktīvi jau paņem, tu vari atkal jau pārgriezt tajā pusē, kad saprast, kas būs gala produkts, kas tur būs nepieciešams, un tu atkal ir dati, ko tu vari kādam atdot. Kādas vēl ir tās sistēmas Latvijā? Ir būvotļauju sistēmas, ir iepirkuma sistēmas, kas viss ir publisks. Labi, ir normatīvi akti un likumdošana, kas tiek izdot Latvijas vēstniecī. Man liekas, viņi tiek kaut kādā veidā jau tiek grupēti un pakoti. Jā, tur šobrīd es pastāstīju paši, teiksim, likuma LV, tur arī. Starp par to arī, tas bija viens no pirmajiem, ko mēs uztaisījām. Mēs uztaisījām mākslīgā intelekta juristu, kas zina visus likumus, kas zina visas tur, spēja atrast tur bijušās tiesas prakses un tā tālāk. Un jau pat es nezinu, viņš to varu skaļi teikt, jau mums pat diezgan daudz dokumentus, mēs vairs neprasam juristiem, mēs jau prasam mākslīgiem intelektam, lai viņš viņus satais un jau... Tegan ir jāpatur kritiskā domāšana. Jā. Visu laiku. Tur arī line assist tev tikai palīdz turēt mašīnu joslā, nevis to dara tevā vietā. Man rītīgi noderētu nodokļu konsultants. Jo tur Latvijas nodokļu sistēma, man liekas, ir sarežģīta. Es tev varu padalīties ar mūsu veco situāciju. Ir kaut kas tāds jums? Jā. Jums viss tur ir. Jums ir gan jurists, gan nodokļu eksperts. Jā, mums ir 11 asistenti, kuri katrs savā jomā. Mums ir iepirkuma speciālists, tur jurists, tur mārketings, grāmatvedība, HR. Asistents tagad ir aģents, jā, tas, ko tu sāci? Jā. Un te ir vēl, jo
ja Latvijā uzņēmumi, ja tur bija kaut kāda aptauja, vai tur bija par Latvijā, ka cik MVU izmanto mākslīgo intelektu šobrīd savos procesos, tad uzņēmuma atbilde bija tur, ap 20%, tur, vai 17%, kas tur. Bet sabiedrībā 80%. Un veidojās tas, ka cilvēki darba vajadzībām, ja man kaut ko prasa, lai šefam izpatiktu, es gribu ātrāk darīt, es to metu iekšā savus privātajos tūļos un daudz izmanto ikdienā šobrīd vienkārši palīdz ar mākslīgu intelektu, tu pašu, teiksim, ChatGPT, bet tajā brīdī, manuprāt, no uzņēmuma ir jābūt saliktam stratēģijai vai virzienam to, ka daram to legāli. Rekur tev ir tūļi, kur tam ir paredzēti, viņi tev būs precīzāki, viņi tev būs kvalitatīvāki, un tu izmanto darbam šos rīkus, ja? Un tas mēs esam jau iezīmējuši mūsu orgčārtā, mūsu struktūrā, mums jau ir iekšā jau mākslīgā intelekta kolēģi. Vienam ir kolēģis, kurš tev strādā 24/7, nekad nesaslimst. Alga gandrīz viņam nav jāmaksā, tur mēs salīdzinām ar tas ir. Bet es iedodu viņu tūli un pasaku, ka, ja tu dari šo, tu primāri vērsies pie šī kolēģa. Super. Uz lauka inženieris aizbrauc, viņam jāslabo tur, nezinu, bankomātā kaut kas, viņš nezina, kā to izdarīt, viņam procedūrā primārais ir, viņš prasa AI aģentam un tikai pēc tam zvana support čalim. Ideāli. Un kas ir mārketinga AI tools, ko jūs izmantojat? Tur arī mums ir vairāki, bet tur ir atkal, viens, kas mums ir, nezinu, sociālajiem tīkliem, kas tu LinkedInā taisīt postus, mums ir viens tools, kuram ir viņš zina stilu, kādā mēs komunicējam, kādā mēs saliekam, ja, kam tur jābūt, kādiem ir jābūt vizuāļiem jāizskatās, ja, tas viss viņš jau sāks iekšā. Vēl, tur prezentācijām, ja, arī mums. Man nekad nav paticis taisīt prezentācijas. Šobrīd es varu pateikt, es varu uzģenerēt tēmu ar vienu asistentu, iedot otram pateikt, uzteiks man šito prezentācijā. Tur ir atkal ir aplikācija Gamma. Ar Gammu mēs strādājam, mēs teiksim prezentācijas. Prezentācija viņš saliek ar visiem vizuāļiem. Negribu vizuāli, gribu pamanīt vēl tur analītikā. Šis notiek super ātri. Wow. Un tas, ko mēs dienas beigās mēs iegūstam laiku. Jo ne visas lietas vajag vienmēr automatizēt un digitalizēt. Ir lietas, kur ir jābrauc ar klientiem, jāpusdieno, jāsaprot par viņu vajadzībām, jābūvē attiecības. Tas ir tas, kur vēl vajadzīgs cilvēks. Klausies, lai jūs kaut kādā veidā, man pašlaik asociējās tas, ko tu stāsti, tā bilde, ka jums ir ļoti daudz dažādu uzņēmumu darbības virzieni, jaunie potenciālie virzieni, jums ir jau iekšējie tūļi, kurus jūs notestējat savu uzņēmumu ietvaros, un drīz iespējams jūs viņus sāksiet arī izplatīt arī plašāk. Man tas izskatās tā kā draugiem LV gandrīz vai tas princips, kuriem ir vienkārši viņi izauguši un apauguši ar dažādiem uzņēmumiem, un principā tas kļūst par viņu tādu milzīgu konglomerātu, kas ir draugiem grupu. Kaut kas uz to jums tur iet, vai nē? Skan baigi ambicios, bet you'll never know. Bet, ja mēs runājam tieši par Hansab, jā, mēs esmu 5 gadi Hansabā, kad sākām, mēs bijām 4,2 miljoniem ar 50 cilvēkiem. Pagājušo gadu mēs beidzām jau ar 13,4 un ar 63 cilvēkiem. Tā kā mēs ar nedaudz lielāku cilvēku skaitu darām, principā, gan arī 4 reizes lielāku abrotu. Ja, tad... Bet ko Hansab grib panākt? Kas ir jūsu tas mērķis? Kas būs pēc 5 gadiem? Es ceru, ka mēs vēl runāsim latviski. Mēs tev 100 punktu runāsim latviski. Mēs esam vairāk kā 30 gadus vecs startups. Mēs visu laiku mēģinām jaunas idejas. Es domāju, ka mēs pēc 5 gadiem joprojām būsim startups. Ar inovatori, tehnoloģijām bāzēti inovatori. Tas joprojām būs mūsu pamatvirziens. Kur tieši? Nezinu. Bet kāds ir tas biznesa modelis? Cik vien drīkst padalīties? Kā ir tā uzbūve? Kā vispār funkcionē jūsu biznesa? Mūsu pamatvērtība ir tas, ko mēs gribam darīt. Mēs gribam risināt problēmu. Un mēs šobrīd to fokusējamies arī darīt uz vairāk uz tādu recurring revenue modeli, kad mēs nepērc. Tev pa lielam, ja mēs runājam par tev nevajag bankomātu, bet tev vajag iespēju izņemt skaidru naudu. Tas maksāja par to, ka es varu izņemt skaidru naudu. Un jebkurā jomā mēs varam šādi paskatīties. Uz jebkuru jomu. Piemēram, Apollo kino ir ļoti labs mūsu klients.
Vispār tur viss, kas ir Apollo kino, kas tur sabūvēts, tas viss ir mūsu... Tur viss digitāls, jā. Viss ir digitāls, jā. Viss ir mūsu būvēts, jā. Un tehniski tad viņu, ko mēs saprotam par filmām, mēs rādam kino. Mums ir nodrošināt, lai cilvēki nākot iekšā, lai viņi samaksā, lai viņi nopērk biļetes, lai viņus ir ērti izdarāms, lai viss ir vienkārši un saprotami, jā. Un visas iekārtas, kas stāv tur tie kioski, kur tu vari gan skaidri un samaksā, gan karti, touchscreen ekrāni, tie turniketi, kur tu skanē biļeti, tas viss pieder Hansabam, tas ir mūsu pamatlīdzeklis, mēs viņu katru mēnesi izīrējam. Ja apstājās maksājuma termās, tā ir mūsu problēma. Ja mēs braucam, mainām. Es tā ļoti vienkārši stāstu, ja, bet tehniski tas ir tas, uz ko mēs ejam. Kad tev nav jāpērk risinājumi, ja tu apsargā teritoriju un tev nevajag videokameras, tev vajag redzēt, kas tavā teritorijā notiek. Tad tu nāc pie mums, mēs sakam, ok, mēs tev nodrošinām, ka tu varēsi redzēt ekrānos, nezinu. Bet par to, kā, tas ir mūsu jautājums, mēs saliksim kameras, apkalposim, uzturēsim, par to viņi strādā, nezinu, tur internetu un tā tālāk, tas viss ir pieejams. Tad es esmu mārketinga, principā, aģentūra vai mārketinga eksperts. Man vajag tikai labu ideju, labu nišu. Es aizēju pie gata un taviem cilvēkiem un saku, Klau, man vajag vērķi kaut kādu. Jā. Un jūs to vērķi man piegādājat, un tas patiesībā nav mans pamatlīdzeklis. Tu saki, nezinu, man ir vārtrūme, kurā, man tur, nezinu, man problēma, ka man tur visu laiku tur Rīgas centrā sabrauc tur 6 mašīnas vai vēl tur ko, vārtu pultis, man tur, nezinu, nav risinājums, jo tur, izdomājot, man ir risinājumu, kā var iebraukt tikai tie cilvēki, kuriem tur jāiebrauc. Mēs sakam, davai, kā tu būtu ērtāk, nezinu, tev ierod whitelistu, vai tev ir kaut kādu telefona aplikāciju vai lapu, kuras var ierakstīt auto numurus, kuri drīkst iebraukt kurā laikā. Jā, šitam man vajag viss. Pareizi saskatās, teiksim, tā sistēma, kā to izdarīt, mēs saliksim barjeras, izvilksim kameras, pieslēgsim internetam, uztaisīsim datubāzu, uztaisīsim whitelistus vai tur, nezinu, maksājuma sistēmas, vai ko, te būs gatavs. Labi, Gata, man tev ir konkrēta ideja, ka mēs tagad esam ar tevi skolas ielā 21 brīnišķīgā dizaina studijā, te ir visi Baltijas dizaineru mākslas darbiem, bet šausmīgi grūti noparkoties. Un tagad man ir biznesa ideja, es gribu uztaisīt tādu risinājumu, es vēl nezinu, vai tas ir vērķis vai tā ir programma, bet es gribu tā, ka, piemēram, es braucu uz konkrētu vietu, un es zinu, ka ir šeit pretī šī te maksas stāvvieta ir atbrīvojusies, un līdz ar to es mērķtiecīgi braucu uz to brīvo vietu. Ko tu vari man piedāvāt? Jā, es tev piedāvātu, ka var uztaisīt uzreiz, teiksim, booking sistēmu. Pieņemsim, šeit ir 10 stāvvietas, un tev ir kaut kāds vieta, kur tu var, nezinu, attīstīt telefonus. Man vajadzēs šeit stāvvietu. Un uz zemes varbūt tādus, kas ir tādas barjeriņas, kuras automātiski paceļās. Tad ir brīdī, ka, teiksim, tur stāv mašīna, un tu tagad esi rezervējis stāvvietu, tikko kā viņi nobrauc nost, paceļās tā barjeriņa, un stāvvieta ir aizņemta. Ok, es gaidu viesturu. Tu gan jau, ka tu maksā arī par to booking time, vai, tas, ok, šobrīd tu teiksim, finansējums modeli, nē. Un tehniski tas ir iespējams. Un tas ir iespējams pat tik tā, ka tajā brīdī, kad tu brauc klāt, tur, nezinu, tur lampiņas sāk mirgot, un zini, kur ir tava stāvvieta, ja? Un tev jau pazīst un redzi. Jā, un tad tu... jo tad, kad es Bolta mašīnu rezervēju 15 minūtēm, es 15 minūtēm maksāju. Tad, principā, es varētu par to stāvvietu maksāt visu dienu, bet es neesmu tur iebraucis. Jā, mierīgi. Tā ir manējā. Ok, labi, vienīgais izklausās baigi dārgi tā paceļamā. Tas būs kaut kāds barjeras, vai no zemes iznāk tās trubas ārā, vai kas tas būs? Bolārdi tie ir vēl dārgi. Bet ir arī bolārdi. Bolārdi, jo tas ir... Tas spēj aizturēt transportu, lai viņš neiebrauc pār. Bet tev jau vajag tikai tāda līdz zin kā, lai tur... ir tādi mazāki vārti, kur paceļē. Viņi nav, viņi tur pār 100 eiro maksā. Tas ir atkal stāsts par to, ka, ja to ieliec biznesa keisā kā, tur ir, teiksim, subscription, un tas ir, nezinu, stāvēts operatoram, kurš pēc tam saņemot tā komisiju, skan savādāk. Jā. Skan savādāk. Vendīgi mašīnas jūs arī piegādājat? Mēs vairāk vendīgiem maksājumus liekam, jā, bet pašas īsti. Pašas nē. Īsti nē. Cits piemēri izsacīšu par maksas toaletēm. Pareiz, jā. Jā, un tā bija arī jums, kad pie manis atnāca kolēģis Jānis ar šo ideju, viņš teica, Gati, iesim tolešu biznesā. Es jā, beidz, nezinu, kā tur, tas nav mūsu profils un tā. Bet tad es pats uz biznesa case, tad man Toms mainījās. Problēma, ko mēs risinām par to, ka tev ir šobrīd kabatā 20 centu monēta? Nē. Tev ir 20 centu monēta? Stāsts ir ne par to. No. Par to, ka man arī nav. Jā. Bet, ja tev vajag pašurāt, tev ir jābūt 20 centu monēta. Jā.
Un tev citreiz, ja tev ir vajadzība, tad tu esi gatavs maksāt kaut eiro, bet man nav vienkārši monētas. Un man tiešām, man kaut kā papīra nauda ir, bet monēta taču man nav. Un tu nevar tikt vienkārši, tad mēs piedāvājām, ka mēs varam salikt maksājuma termināls, kur nopīkstini, attiec durvis vaļā. Un to mēs darām tieši tādā pašā modelī, kad mēs sakam, ja šobrīd tas maksā kaut ko, mēs aprīkojam durvis, mēs saliekam visu risinājumus, liekam internetu, visu izdarām. Tev paliek viss tas pats biznes, kas tev bija. Mēs tikai esam klāt mazliet daļā pie tā, kad paņemam savu komisiju par to, ka mēs apkalpojam šo transakciju. Komisija ir abonēšanas maksa. Mēs ņemam, mums ir revenue šāra modelis. Tur ir savādāk, jā. Jā. Tā kā attiecīgi, tev kā tolis īpašniekam, tas neprasa nekādas papildus investīcijas. Mēs tavu toli esam digitalizējuši. Jā. Jo tas, ka kopīsos, kur mēs ieliekam, mēs pēc tam redzējuši, kad tas apjoms par pieaug, jo tiešām daudz cilvēku atnāk un viņiem kapeiku nav un viņš aiziet projām. Kas bija tas use case, kas mainīja tev domas? Es paskatījos, cik dienā ir vidējais apmeklējums skaits tolotēs. Cik ir? Daudz. Daudz. Es tev nevaru tā precīzi, teiksim, tos datus pateikt, bet Rīgā, jā? Tas bija kaut kāda dati, jā? Jā, tirzniecības vietā bija. Ļoti konkrētā kaut kādā tirzniecības vietā. Skaidrs. Bet jūs nekonkrēti ar to LMT lielo virzienu? Viņiem arī ritīgi iet kaut kādā tādā tehnoloģijas attīstības startupiskā virzienā. Gudrā pilsēta un tā tālāk. Mēs par šo tēmu mēs runājām vispār par viedu attīstību un par IoT risinājumiem. Jā, mums ir risinājumi, kas mums līdzīgi ar LMT, bet mums ar LMT arī ir ļoti labas attiecības. Mēs tur viens otru suportējam un atbalstam, ja visādos tur projektos. Es teikšu vispār tā, ka mēs runājam arī par pašu mākslīgo intelektu, ja tajā arī asociācijā mēs tur esam, visi darām diezgan līdzīgas lietas, teorētiski mēs varētu būt konkurenti. Šis tirgus šobrīd ir gana tukšs. Tā kā tur ir cilvēkiem, ir šobrīd tas brīdis, kad ir jāizglīto par tehnoloģiskajām iespējām, un tikai tad tu vari saprast, ko tu vari būvēt. Tā kā šobrīd mēs visi kā komūnu strādājam pie tā, lai šo tirgu uzbūvētu. Jā. Tā kā viņš būs uzbūvēts, tad mēs varēsim sākt mačoties ar elkoņiem par tirgus daļām un tā tālāk. Un pagaidām. Un arī kopumā, tas ir arī valstiskā mērogā, jo mēs straujāk tehnoloģiski augsim, jo konkrēti spējīgāk mēs būsim tirgu. Visas tehnoloģijas, visa automatizācija, digitalizācija, tas ir, kas tā ir efektivitāte. Mēs terējam mazāk resursu par kaut kādām lietām. Ja mums ir augstāka efektivitāte, mums ir iespēja vairāk nopelnīt, saražot lētāku produktu, mēs kļūstam konkrēti spējīgāk. Un ne tikai savstarpēji, bet arī Eiropas līmenī, pasaules līmenī. Un tad tas ir, mums nav, diemžēl, naftas, bet kas ir, mums ir gudri cilvēki. Par cilvēkiem runājot, ja piemēram, Latvija būtu startups, un tu būtu tagad šī startupa vadītājs, bet Latvija kā valsts, kā ekonomika, kā startups, kas būtu tavi pirmā gada pirmie soļi, ka tu uzreiz vienkārši to izdarītu? Pārdot kurzemi. Pārdot kurzemi. Numur 1. Šis ir tāds, zin kā, tur arī par to mākslīgu intelektu, ja mēs runājam, ja? Ja mēs prasītu mākslīgam intelektam šobrīd, rekur problēmas ar budžetu, kā saka ar budžetu, Žan notiek kaut kāda pirmā īstermiņa risinājums, kad viņš pieteikt, dod pārdot, kur Latvijas daļu pārdodam. Viņš to teiktu? Jā, mēs bijām. Tu esi prasījis? Jā, mēģinājām, jā. Bet tehniski tas ir tas, ka tur īstermiņā var dabūt naudu, vai ne? Kad, tur, jā. Vai pasēd. Es domāju, būtu pircēji, bet labi, par to tēmu mēs nerunājam, jā. Tas ir sāpīga tēma. Nē, esmu patriots, nevajag mums tikko pārdot. Jā, labi. Kas vēl? Tas, ko es darītu, mums jau vispār šāda ideja jau drusku dzimst. Mēs nopaļosimies, un es ceru, ka mēs to realizēsim. Varbūt valstī bezmaksas tādā patriotismu vārdā. Manuprāt, mums vajadzētu tādu kārtīgu tādu KPI monitoringu, kas ir tās lietas, kas mūsu vispār valstiski, kas ir tie KPI, kuriem mums jāsako līdzi un kā mums ar viņiem iet. Un ja mēs uzliksim viņus tādus, redzamus visiem, un tad vēl pie katra KPI mēs vēl pielikt klāt vēl vārdu uzvārdu, kurš par to ir atbildīgs. Un tad tu saproti, tad mēs varam redzēt to, kurā jomā mums iet un sokās. Jo tas, kas, manuprāt, trūkst tādai arī šobrīd, Latvijas iedzīvotājiem nav baigi skaidrs par to. Bet tas arī citās valstīs. Ar kurām lietām mums iet labāk, kurām lietām mums iet sliktāk. Ja? Nezinu, kur tur ir kaut kādas atskaits kādreiz, kas tur vēl, vai nezinu, cik mēs tur
vai mēs tur ieņemam, teiksim, nodokļus tur vajadzīgā līmenī, vai kurās jomās jākurās. Ne? Kaut kāda vispusēji dati ir, bet, teiksim, iet un uztaisīt tādu smuku dashboardu, kur tu vari katrā tur iet un, teiksim, struktūrā un redzēt. Tad tas veido tādu labu pārskatu par to, kas notiek. Tad es uztaisītu super labu dashboardu, ar kuru es redzētu, kas notiek. Līdzīgi kā tev biznesā ir kaut kāds savs ERP sistēma vai tur dashboards, kurā tu redzi, kā man ražošanā iet, kura līnija, cik ko man strādā. Un tas ir tas pamats, uz kura tu pieņem biznesa lēmumus. Taisnība, jā. Tu vienkārši uztaisīji dashboardu, lai dabūtu informāciju, kur ir tā efektivitāte, kur ir visvērtīgākā investīcija, dot vislielāko atdevi. Jā, kur šobrīd, kura procesu, teiksim, pielabojot sakārtot, mēs dabūsim visstraujāko efektu, vislielāku izaugsmi. Tas tieši tas pats, kas biznesā. Aiziet pirmais, ko es saku, kas tev sāp, kur ir tavs bottlenecks? Nezinu, tur, ražojam kaut ko tur, krāsnes, vēl tur kas. Un tad, es jau iepriekš pieminējām aizkadrā Vaidevu, arī, tad brīdī tur jāsaprot, ja viņi tur ar rokām taisa māla traukus, kas ir viņu bottlenecks, lai viņu izaudzētu ražošanu. Es nezinu, kas viņam ir. Tur forši viņam viss kārtībā. Mēs runājam par Vaidevu keramikas tagad, kur tepat tās telpā ir Vaidevu keramikas izstrādē. Tur noteikti, ka tur varētu Mundim uzprasīt. Kas ir viņa bottlenecks, viņš teikt, nezinu. Es nezinu, kas viņam ir, bet es pieņemsim krāsnes, mēs tur pēc tam tur liekam krāsnīs un mums krāsnes cik ir, Tad tur atkal to saprast, vai tur, kas ir, vai nu vajag vairāk krāsnes, vai nu kaut kādu vajag savādāku sastāvu, kurš tur, nezinu, īsāku laiku jādezina, tehnoloģiski nezinu, bet, ja tu saproti to sāpi, tad tu zini, ko ārstēt. Jo tā vai ieteikuma, man liekas, tas skaistums ir tas, ka patiesībā tā efektivitāte iespējams ir kaut kas pat neliels un pat vēl augošs. Ir kaut kas mūsu valsts tajā biznesa modelī, ir kaut kas, varbūt, kas dzimst, bet kurā ir vislielākā jauda un potenciāls, bet mēs viņu vienkārši nejūtam, tāpēc, ka viņš nav liels vēl. Jā. Un tad mēs uzzinām, mēs ieraugam, gāz grīdā tur. Šis strādā, skēlojam. Šitas tieši tā. Laižam uz turienu un uzticamāk arī tā informācija skaidri parādīt šos divus katojam nost un vienkārši aizmirstam. Jā, un tas arī. Tā kā ir daudz lietas, kur sākt efektivizēt. Galvenais, tik elementāri biznesa domāšana, vai ne? Tev vienkārši vajag datus, lai tu sāktu rīkoties. Jā, un te, kad mēs, un otrs par to, tad vēl viena lieta, ko es varētu valsts kā līmenī, tas noteikti, kad ievies visiem, kā ar šiem datiem apmainīties organizāciju iekšienē. Jo šobrīd ļoti bieži tā, ka tu sāc kaut kādu jautājumu risināt, valsts kā līmenī aiziet, un tad saki, tur, un tad nē, šitais nav pie mūsu ministrijas. Nē, šitais nav pie ekonomikas, šitais pie finanšu ministrijas. Un jūs savā starpā, tas ir, tā kā, viens, mēs neesam atsevišķi ekonomikas ministrijā, finanšu ministrijā, un tur izglītības ministrijā. Mēs visi esam Latvijā. Un tā ir tā pamatbūtība, kad mums ir jābūt kā, arī ministrijām ir jābūt kā komandai. Mēs visi strādājam vienu mērķu labā. Kā skaties uz tādu domu, kā daužu tas efektivitātes, tā doma gājiena kā pakalpojums? Noteikti, ka tas būs kā ārpakalpojums valstī. Jebkuram uzņēmumam arī. Uzņēmumam gan var, jā. Tāds jau noteikti, jā. Tas ir, to var dabūt, šobrīd, tie paši konsultanti, kas ir aiziet vienkārši nokonsultē par to, kā strādāt efektīvāk, kur sākt pelnīt, jā. Lielajām organizācijām. Kāpēc pasaulē tur principā 3 liela konsultāciju milži, kas vienkārši paņēmuši visu to globālo tirgu 30 gadu garumā. Tas biznes, come on, es nesaprotu, kāpēc neviens cits nevar iespraukties tur, kur nozīmē konsultēt. Vienkārši aizēja, izanalizē un kur tev ir dati. Man liekas, tas AI tieši spēcīgs uz tiem datiem. Jā, tas ir super. Vienkārši tas daužu kā pakalpojums, viņš uzreiz rada asociāciju, būs sāpīgi, bet jūs paši gribējāt. Jā, un zini, par to saka, vai mākslīgais intelekts atlaidīs cilvēkus un tā tālāk. Es domāju, nē. Vienkārši tie cilvēki, kuri nestrādā ar mākslīgu intelektu, tie gan varētu palikt bez darba, tikai tas mainīs. Tā vietā nāks tie, kuri strādā ar mākslīgu intelektu. Jā, mēs esam gudri tur no visādi. Es te pagājušā gadā man bija jābrauc tur uz Gruziju braukt ar mocu, un es neveiksmīgi nokristu pa kāpnēm, un skatos, mans pirksts šķīps ir. Un man vairs nav baigi laika aizbraukt pie ķirurga. Es tad uztaisu tikai rengenu, iemetu ChatGPT, saku, kas ir noticies. Protams, ka viņš pat sākumā viņš saka, mēs tur nevar, un tā, ka tur pat ar maziem trikiem tur var, viņiem, lai viņš uztais to diagnozi, viņš uzstāda diagnozi diezgan precīzi un viss kārtībā, un, protams, tas pirksts ir lausts
gan izbraku nedēļu, vēl emocija ar laustu pirkstu. Cimds vienkārši bieži nevilku nost. Bet atbrauc pie ārsta, jā, viņš saka, es tieši tas pats, un tad viņš man gan teica, es jau teicu, ka es jau biju uzprasījis tur, viņi pastāstīja savu pieredzi. Un tad viņš tā iesmēja, viņš saka, tad lai tev arī mākslīgs intelekts uzliek ģipsi, jā, tā kā. Un tur ir mazliet tā skepsis par to, ka es jau esmu jau pakonsultējies ar kādu tur AI ekspertu, pēc tam atnāku pie, un ko es tur nāc, piemēram, bet tāpat laikā viņš kopā, tas ārsts kopā ar mākslīgu intelektu, viņš var kļūt par superārstu, un tur ir jāiet, tur tas spēks ir. Kā saka, tehnoloģija tev nāk palīgā, viņi nenāk tevi aizstāt. Bet tu teici, ka tur ir kaut kādi ierobežojumi, kad ChatGPT, piemēram, neizrakstīs tev vai neieteiks medikamentus. Jā, protams, viņš tajā brīdī, lai arī šī zināšanas ir. Un tas ir atkal par to stāst, kad ja mēs sāksim ārstēties tur ar mākslīgu intelektu, ja tur, protams, ka viņu var izmantot ļauniem mērķiem. Un tomēr es neieteiktu nevienam sākt sevi ārstēt ar mākslīgu intelektu. Bet pakonsultēties tu vari. Bet to nevajadzētu. Te atkal tas pats stāsts par kritisko domāšanu. Ja, kad, jo atbildību viņš nevarēs uzņemties. Kas ir tavs vērtīgākais biznesa padoms, ko tu esi ieguvis? Šita filozofija aizgāja. Jā. Bet dažreiz atbildu šo jautājumu super konkrēti. Nu, tā kā saki labdien, vienkārši, kaut kas tāds. Jā. Attiecības. Esi godīgs, nevienu neuzmet. Tas ir, jā. Bet to tu esi iemācījies tā kā no kļūdām vai no pieredzes, vai kāpēc tas nonāca līdz tam? Tas vienmēr ir strādājis. Man viens 90. gadu biznesa cilvēks, viņš paskatījās acīs, viņš pateica, ja es saku, ka izdarīšu, es izdarīšu. Ja mēs sāksim ar līgumiem plēsties, mūsu abu juristi iztērēs tur daudz naudas, ja, un mēs tāpatās varēsim viens otru uzmest. Tāpēc tas vārds, ko es saku, vai ko man saka, man ir daudz vērtīgāks par jebkuru līgumu. Un tā tas ir. Tas ir tomēr, un tās ir tās lietas pāri tām, kas šobrīd, pēc juridiskā pusi, kas tur šobrīd notiekās. Tur atkal divi AI roboti savā starpā tur sarunājās, vai ne? Kur tur tas beigās tas, par ko mēs runājamies, kā mēs to sapratām, kā mēs to interpretējam. Tā kā attiecības ir biznesa pamatā. Jā, man liekas, tas būtu tik interesanti, ka te mākslīgais intelekts viens aģents citu aģentu iesūdz tiesā un tur aiziet kaut kādas tās cīņas tajā virzienā. Bet tu, principā, tas, ko tu saki, tad ir uzticība un tā ir tāda cilvēciskā kvalitāte. Es domāju, jā. Vismaz man tas ir ļoti svarīgi. Jā. Man viens čoms, kad es kādu laiku biju LMT, un tad es viņu pārunāju, es plānoju iet projām un tā, un ko tu par to domā? Viņš pirmie saka, viņš klausies, ka tu aizies, es varēšu pārēt uz Tele2. Tā kā, tas tāds arī pie tā. Viņš te uzticējās. Jā, viņš saka, viņš saka, tu tur strādājies, tev, jā, jūs tur dārgi un ko tur, bet, viņš saka, bet, esmu kopā, tāpēc, ka tas ir tavs bizīts, jā. Un tas ir tas, kas būvē to biznesu. Un kā to panākt? Tas nav vienkārši atnāk un visiem pēc es tagad jums visiem uzticos, jūs uzticaties man. Jā, es domāju, manuprāt, ir divi tipi cilvēki. Ir cilvēki, kuram atnāk tā, tev man uzticība ir jānopelna, un ir otrs, es tev viņu dodu, tu viņu varat vienīgais sačakarēt. Es esmu no tā tipa, ka es tev uzticos līdz brīdim, kamēr tu mani uzmetīsi. Un tad tādā veidā, dari to, lai tev neviens nav jāuzmet. Tikai būniekiem saka, ja viņš nav labs būnieks, tas, kurš no 10 gadu laikā nomanīs telefonu numuru. Šis labs, jā, šeit nebija dzirdējis. Jā, vienam sakot ar darbiem, jā? Jāpierāda ar to. Ar attieksmi ar darbiem, jā. Vai mēs failojam? Oh my God. Jā. Jo es jau parasti tikai pa failojumiem dzirdu. Jā. bet, protams, tā viena no mūsu tām biznesa specifikām ir par to, ka mēs darām lietas, kuras iepriekš nevis vēl nav darījis. Klausies, ja tev rītdien būtu jārestartē Hansaps, nezinu, kas būtu noticis, bet vienkārši ir jārestartē visu uzņēmums no nulītes. Kas ir tās 3 lietas, kuras tu atstātu? Recurring revenue modeli. Abonēšanas biznesa. Super, labi. Var ātri paskaidrot, kāpēc? Tāpēc, ka tas rada visstabilāko portfeli. Es varu plānot savus ieņēmumus, jā. Man ir pastāvīgs cash flow. Biznes ir stabils. Tanī brīdī, ja ir stabilitāte, tu spēj domāt par izaugsmu, par pārējām lietām. Ja tev nav ko ēst šodien, tad tev ir cits teiks, domā, kā tagad izvilkt šī mēnesi, un pēc tam domāšu par nākumu. Kāds tev ir churn rates? Zini, tuvu nulē mums ir. Super. Jā, tāpēc, ka tajā pat brīdī, kad bankomāti, lai šobrīd bankomātus kāds nomainītu, tad es nezinu, tur ir jāuzbūvē paralēls tīkls un tad jāpārstāds. Praktiski nereāli, jā.
Tā kā līdz ar to, jā, tas ir sarežģīti. Un tik līdz ir papildus pievienotā vērtība, tas čurnkrēts ir. Es žurnaskolā arī pārgāju abonēšanu tikko, tāpēc bet tur bišķi savādāks, tas vispār tā biznesa domāšana. Tev jādomā par to churn, kas ir cilvēki, kas atkrīt ar laiku, kā viņus noturēt. Tas nozīmē uzreiz onboardings ir daudz svarīgāks, attiecības, kuras tu tikko minēji, daudz svarīgāks, lai cilvēki paliek ilgtermiņā ar tevi. Un supports. Viss tā cilvēciskā daļa abonēšanas sistēmā kļūst daudz svarīgāka. Jā. Forši, viens abonēšana. Abonēšana noteikti, kad AI paliek. Gan iekšējiem procesiem, gan ārējiem procesiem. Tur man nav nekāpēc. Jā. Un trešā lieta, komanda. Cilvēki, bet komandu atstāja. Jā, no tā visa. Tu teici 60 plus cilvēki. Jā. Zini kā, tur mēs, protams, ir mainījumi, bet man ir gudrāk kolēģi par mani. Un tas ir svarīgi. Tas ir tiešām, ja tā tas nav, tad kaut ko dara nepareizi. Un kā tu atrod gudrākus kolēģis par tevi? Kāds ir tas darbā pieņemšanas process? Tāpat jau standarti, visas tur atlases un tā. Tā ir nenormāli grūta tēma. Jā, bet par šo, es kaut kad jau par šo runāju, ka es cenšos lasīt cilvēkus dažādus, jo es pats esmu tur ātrs, haotisks, enerģisks, tur pagājis. Jā, es pamanīju, tu esi Itālītī. Itālītī, jā. Un, ja man visa komanda būtu tāda, mēs jau sen būtu grāvī. Tad man jāsaprot, kurā pusē, kas ir tas, kurš man pildīs funkciju, kas būs piezīmētājs, kurš būs risku izvērtētājs, lēnām rekuršītais, jā, neesmu redzējis. Jā, tā līdz ar to komandai ir jābūt ar dažādiem cilvēkiem. Un tas ir, to es laikam nemāku tev aprakstīt tādā, ir sajūta līmenī. Tu apsveic cilvēkus, sarunās, šī nebūs. Ne? Un to feelingu tu noķer. Uzreiz, jā. Vai ne? Principā ar intervijā pietiek ar 2 minūtēm. Kas būtu nepieklājīgi cilvēku sveicāt. Es interviju 2 minūtēs pateiku, paldies. Bet to redz uzreiz, jā. Un, ļoti reti, ka šī iekšējā sajūta ir likusi vilties. Un, es šobrīd noteikti prasu arī par to. Mēs esam pateikuši grupā. Mēs pieņemam AI first cilvēkus, tad tas man ir svarīgi, jo, ja cilvēks atnāks un ieraudzīs tas, ko mēs tur darām ar mākslīgu intelektu un kādā līmenī, un ja viņš būs uz jūs, viņš nespēs ieintegrēties. Tas vienkārši, tur nav tas mačs. Bet tie cilvēki vispār man tā liekas, ka viņi paliks. Šis nav stāsts, vai būs uzņēmumi bez mākslīga intelekta. Šis jautājums, kuri ātrāk sāks, tad būs lielāku advantage tirgu. Krūti, forši. Uzdod man kādu jautājumu. Par tām biznesa idejām. Jā. Ir kāda ideja, kur ir realizēta kas ir šeit bijusi un ir realizējusies dzīvē? Es šīs idejas neesmu pats realizējis, kuras es tev šodien piedāvāju, bet viņas ir aktuālās problēmas, kuras varbūt es pats esmu kaut kur arī pamanījis. Es nekādīgi nevarēju izdomāt par to parkingu sistēmu, bet tu esi pirmais cilvēks, kurš kaut ko tādu tā kā arī praktiskāk arī pietuvināja tai realizācijai. Protams, ka tur būtu jādomā. Bet tie nišas biznesi, vai tas ir vendings, vai tas ir tolešu biznesi, vai nezinu, tur kafijas kaut kāda automāta biznesa, vienalga, man liekas, ka tas ir forši. Viens no foršiem tādiem biznesiem, ko es varbūt tev nepastāstīju, viņš jau eksistē Rīgā, ir, kad atbrauc mašīnu mazgātājs tur, kur stāv tavu mašīnu. Jā, tas ir tik krūts biznes. Un tad, kad es redzēju vienkārši savā mašīnas stāvvietā, kad vienkārši atbrauc uz vaškāru, laikam saucot. Jā. Man liekas, Džeki kaut ko es sapratuši. Tas, kas ir, ja par tiem tirgus, par tām tendencēm, tad mēs ejam uz everything as a service. Viena mana biznesa ideja. Man ir čoms Jēkabpilī, tur Biržos dzīvo. Viņš vistas audzē. Es viņam saku, reāli stēlu. Svarīgi tev ir, lai tu nopirkt kvalitīvu pārtiku, vai ne? Un es vienmēr braucu uz turien, tad viņš iedod olas, forši ēd lauku olas. Bet ikdienā, čakarīgi braukt uz Jēkabpili pēc olām. Ir, kas tur vēl kaut kur uz pilsētu. Bet tu atnāc mājās, noliec uztaisīt mobilās mazas tādas vistiņas, kas tikai uz, teiksim, sezonāls, tad māju pārvietojumu, es, teiksim, savas mājas pagalmā nolieku, man te pieņemsim, nezinu, no aprīļa līdz septembrim dzīvo vistiņas. Ko nozīmē sezonāls vistiņas? Sezonāls. Viņiem ir vistas, un viņš to arī izīrēt vistas. Es izīrēju vistas. Izīrēju vistas ar visu mājiņu, ar visu pārtiku, teiksim, tev pārtiku tur
sūta katreiz, kas tev ir jāiebar. Droši vien, ka subscription modelis. Subscription modelis, ideāli. Chicken as a rent. Un pēc tam sezona beigās, viņš atbrauc savāt savu māju, savāt savus vistas, vispaldies biznesu. Un tu visu laiku iet svaigas solis. Nē, nosaukumu jābūt renta chicken. Renta chicken. Bet, vai ne? Es pirktu tādu, jā. Ja mēs pastamies par to. Bet tad jau renta cow un renta sheep, Why not? Viss tur kabīna klāt tikai, ko tikai rentēt var. Īstenībā tur vienkārši, jā. Bet forši, tā vispār ļoti laba ideja, jo tur ir daudz čakars, tās viss arī tur kaut kāds tur slimo vai mirst, vai kas viņam tur var notikt. Es neesmu baigais. Es neesmu chicken arī eksperts. Putnu kopas, bet nekas tur baigais. Jā. Mēs vienkārši bijām, mēs tur stalku palīdzēm, mēs cēlām visām māju, un tad es par to domāju. Ir īpaši latviešiem, kuri vasarā, es tagad dzirdu vienkārši, ka mani draugu lokā latvieši paliek vasarā Latvijā. Jā. Brauc uz lauku īpašumiem, un viņi grib to dabu uz tiem 3-4 mēnešiem dabūt. Un, lai dabūtu, teiksim, arī tās lauku olas un to svaigo ēdienu, ne tikai svaigo gaisu, man liekas, ka šitas modelis ir tīri foršs uz 3 mēnešiem renta chicken, un taviem bērniem ir katru dienu ir super svaigas olas. Kaut kas tam līdzīgs. Vēl viena biznesa ideja. Vienkārši tas nāk no problēmas, cik man grūti bija salabot savu mašīnu. Un es braucu uz... Man kaut kas čīkst un grab. Tā kā zinu, tā kā veci rati izklausās bišķiņi, tā kā kauns braukt pa bruģi jau. Un es tagad zvanu servisam, saka, labi, pēc 3 nedēļām mums ir pieraksts. Labi, es tā kā pie doktora gaitos 3 nedēļas, aizbraucu, viņi tikai apskatās. Viņi apskatījās, viņi saka, klausies, tad vēl pēc 3 nedēļām, tad mēs pasūtīsim, un tad tu vari braukt. Un es 1,5 mēnešus nočīkstējis par Rīgu ar veciem ratiem, kā izbraukājies, un tas man nepatīk. Tas man reāli nepatīk. Un patiesībā, ja viņi atbrauc pie manis tajā dienā, kad es zvanu uz manu parkingu un izbraukt vienu kvartālu apkārt, nodiagnosticētu, uzreiz pasūtītu detaļu, labi, un tad es saprotu, tās 3 nedēļas man jāgaida, viņi man iekonomēšu reāli laiku, es esmu gatavs maksāt bišķiņu prīmiju. Un tas ir tas variants par to vašu kāru. Viņi atbrauks pie tevis. Meistars atbrauks pie tevis. Man ir vēl viena biznesa ideja. Lidostā ir bijis, ka tu skrien uz reisu, un tur rinda baigā. Jā. Un savukārt, es nepērku ikdienā fast track. Pēc fast track? Ko tad? Fast track? Jā. Nē, es nepērku. Es arī nepērku. Tāpēc, ka ļoti Rīgas lidostā vispār, cepur nos Rīgas lidostai, tur rindas gandrīz nekad nav. Jā, tā ir. Aizie, viss tur forši, viss izglūt cauri. Mums Igaunijā ir office pie pašas lidostas. Principā, tā, ka sākas boardings, var iziet no office, un es varu paspēt uz lidmašīnu. Un es eju iekšā, un vienā reizē tur bija kaut kādi, tur bija amīši sabraukuši vai kas, tur bija viss pilns, bija reāli rinda. Danī brīdī, un tad es sāku pirkt to fast track, un tas baigais čakar, labi, viņš maksās 7 eiro vai 9 eiro, bet danī brīdī saprotu, es vienkārši nokavēšu savu reisu. Tas man pie fast track arī, tā kā mēs līdzīgi uz stultiem uzreiz maksājām termināli, nopīsteni, tur nekad viņš ej cauri. Tieši tā. Zacīt. Tas būtu, super biznes. Un tev ir fast track un super fast track. Un tev ir super fast track. Un tad brīdī tas ir, tad es saprotu, vai es gribu stāvēt rindā, vai es gribu nopirkt. Bet tiešām, nav tāds pakalpojums. Būs cilvēki, kas maksās to 500 eiro, lai viņi varētu izkāpju no takša, un es nonāku uzreiz jau geitā, vai tur jau... Stabili. Un tad brīdī, un kāpēc saka, cilvēki nepērk? Es nezinu, kā man tur būs. Vai es tajā brīdī ceļoju ar bērnu, un es saprotu, ka arī labi bērnus tur laiž ātrāk. Bet jebkurā arī, tur ir kaut kāda vajadzība, ka tu negribi vienkārši stāvēt. Ne? Super, bet tas nav Air Baltica, tas ir lidostas tas produkts potenciālais. Vienkārši jāaiziet tagad pie lidostas vadības, pie kaut kāda production cilvēka. Rīgā viss kārtībā viņiem varētu būt, ka šis biznes neiet. Tāpēc, ka nav rindas. Viņi maliči, viņi ir sakārtojuši visu. Jā. Bet viņiem būs, viņi tagad iepērk tās super ātrās arī tās skenējumās mašīnas, kur tev nav jāņem ārā beidzot dators. Man liekas, ka viena tāda ir. Ir tur jaunais termināls būvējās, tad tur varētu būt kaut kas. Mēs tur arī esam. Arī tur mēs esam ar savu roku pielikuši. Līnijas piegādājam. Kas ir līnijas? Tās gudrās tās. Skeneris? Skeneris, jā. Skeneris jūs piegādājat arī. Un tas arī ir biznes, kurš varētu būt as a service. Ir svarīgi, lai nebūtu rindas, lai būtu drošība ievērot. Jā. Tas ir pakalpojums. Viņiem jāiegulda miljoni, mēs varam nopirkt skenerus un salikt. Baigi daudz, bija iespējas.
Ja patiesībā tas kopsilkums no mūsu sarunas ir tāds, ka man jābūt tikai foršai labai idejai, man jābūt ir pārdošanas prasmēm, kaut kādām un izpratnē, un es varu aiziet pie tevis, un tu man vari atrisināt ar produktu, ar to rīku vai ar kaut kādu gadžetu. Un tad vai nu revenue share, tu ej iekšā kā partnership. Ja tā ņem, tad mēs esam bankomātu biznesā, pakomātu biznesā, kino biznesā, tolašu biznesā. Bet pēc būtības jūs piegādājat elektroniskas smadzenes, lai kur var ātri norēķināties gan ar kartēm, gan arī tie signāli vai impulsi, kur pārbauda un laiž iekšā ārā alkometru vai kaut kāds tam līdzīgs. Jā, mēs esam ražotnē, mēs esam salikuši. Ko te jūs darbu, un tev ir... Jāiepuš. Jā. Un tad mēs viņam jāiepuš katram, tur ilgi gāja nevarēja tik. Mēs uzlikām tur loteriju, kad ir katram 10 jāiepuš. Viņam nepatīk katru dienu post, jā? Nē, tāpēc, ka vienkārši, ja katram jāiepuš trubiņām, tagad ir, tas process ir lēnāks. Skaidrs. Un tad vienkārši, un tad visiem tur pa nulēm, un tad viņas jau uzdarījušies uz mani. Ivo iepūt. Jā. Es šitais domāju par mūsu tām kasēm, ka tu telefonu iepērcies. Es parasti iepērkos es izmēģinu vienmēr visas tehnoloģijas. Iepērcies ar telefonu, tur Rimī vai Maksimā. Skanē. Un tad tas, kad ik pa laikam viņi veic tās pārbaudas. Kad vienās. Un tad es iepērcies, tur pilni rati maisiņi viss sāks. Un tā jāveic pārbauda. Tad man sieva, varējām iet pie parastās kasas. Un ja tur krāmi ārā un skanējas. Tur viņi varēja uzsīt kaut kādu, ja viņi man pārbauda, un es tikai regulāri esmu godīgs pircējs bijis, ka viņi to skaitu samazina. Es tā domāju, ka tas varētu būt forši ērtāk, ka es varu nopelnīt tādu gurķi pa brīvu. Nē, tu nav jāsāk zakt, bet vienkārši varu tevi mazāk retāk pārbaudē. Jā. Vai arī savukārt tu vienreiz pieķer, tev biežāk pārbaudē. Tas ir fine. Es būtu tik bijis priecīgs, ka, piemēram, Rimī vai Maksimā, piemēram, par to, ka es tikai ieju uz pašapkalpošanās kasēm un čakarē, patiesībā arī savu laiku, tas ir lēnāk parasti, ka viņi man vienā mirklī pasaka, klausies, reku, tev šis tests iers, mēs tev uzdāvinam. Ja domāju, to parādās ekrānā tā bildi. Es būtu reāli priecīgs. Jā, labs. Jā, vai no jebko citu loterijas izteiksmē. Viņiem tas biznesu nekādu neietekmēs. Man tikai uzreiz customer value augšā. Baigi forši. Ko tu ieteikti no lasām vielas vai YouTube kanāla vai kaut kādu materiālu, ko palasīties par biznesa lietām? Es varbūt varu grāmatu, kas man ļoti mainīja. UDHS kā priekšrocība ir latviešu valodā. Es nezināju par šo diagnozi gandrīz neko pirms kāda laika. Angliski tas ir ADHD? Jā. Uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms. Tas mums ir katram. Jā. Kam vairāk, kam mazāk. Man viņš bišķiņ vairāk. Okay. Tad varbūt tuvāk. Tāpēc tu esi ļoti izdevīgs. Un tad izrādās, ka tur ir daudz visādu foršu feature klāt. Kas man, kur tas tā ir, kur tas tā ir. Tā kā, kad tu zini savas plusus un mīnusus, tu zini, kā tos pareizi, tu zini, kāds tev instrumentu tūļi tev ir pieejami, tad tu zini, kā viņus labāk izmantot. Ja no tādas lasamvielas, tad noteikti. Un īpaši, kam ir bērni, un bērniem ir ļoti daudziem ir, un tā nav problēma. Tā ir priekšrocība. Un ja tu zini, kā tur, protams, ka tajā brīdī, kad es gāju skolā, tu 40 minūtes nevar nosēdēt solā, kas saka, ka tu esi slikti audzināts, ej tagad kaktā stāvi, ja? Bet tur ir daudz radošā puse strādā, vairāk idejas un tā tālāk, ka tur ir puse un bērni, kur ir to sadzīvot. Tas pārēt laika gaitā. Dažiem pārēt, dažiem nepārēt. Forši, labi. Šāds nebija dzirdējis to grāmatu, bet latviski arī, tad baigi labi. Forši, labi. Ko man uzaicināt vēl uz nākošo podcastu, ko tu man ieteiktu? Tagad tu esi sapratis apmēram to sajūtu. Mēs ritīgi forši pingpongu aizgājām. Man ritīgi patika. Vai pie tevis bijis ciemos Renis Parāns? Nē. Elva Baltija. Kāda Baltija? Elva Baltija. Jā. Mazumtirdzniecības. Nē, Elva. Tas nav Elva. Tas ir IT. Jā. Skaidrs. Labi, paldies. Šis labs. Jā, es padomāšu par ja tu gribi par mākslīgo intelektu aprunāties, tad Igors Uhaņs, Agate Ambulte. Ok, jau 3 jau, wow. Es zvanu. Forši Gati, man liekas, ka viss ideāli, rītīgi vērtīgs. Es izkonspektēšu to rādījumu vēl pats priekš sevis. Labi, tiekamies. Paldies tev. Čau. Čau. Man šķiet, ka man vajadzēja kladīti, kur pierakstīt visu šīs idejas ar Gati Romanovski, Hanzab vadītāju. Patiesībā ļoti iedvesmojoša saruna. Apmēram 8 biznesa idejas šodien izskanēja, plus mīnus 1 vai 2. Kopā mūsu skaits ir 98 biznesa idejas par visiem mūsu
podkāstu raidījumiem. Ja jūs vēlaties tās visas dzirdēt, jums būs jāsāk no pirmā raidījuma un klausieties visu pēc kārtas. Ieteikums, paņemiet kladīti un visu konspektējiet. Piesakojiet šim podkāstam 1000 biznesa idejas YouTube, Spotify, Apple podkastos, nospiežiet like, tas mums palīdzēs izplatīt šīs idejas latviešiem visā pasaulē. Tiekamies nākošā raidījumā.